Izveido mēslu dienas grāmatu. Un es nejokoju, es pilnīgi nopietni tev to saku. Ir sevišķi cilvēkiem, kuriem ir zems pašvērtējums, cilvēkiem, kuriem ir upura pozīcija, attieksme, cilvēkiem, kuriem ir upura sindroms. Un tu to objektīvi saproti. Kādā sakarā, piemēram, pašprogrammēšanas dienas grāmatas vai pateicības dienas grāmatas, ja tu saproti to, ka tev tās dienas grāmatas nepalīdzēs, tāpēc sākumā vajag izveidot sev reāli mēslu dienas grāmatu, un es to saku pilnīgi nopietni, kur tu regulāri katru dienu tur raksti savas negatīvās emocijas. Piemēram, man besī tas un tas un tas, mani tracina tas un tas un tas, mani kaitina tas un tas un tas, vai šī situācija, notikums, cilvēki. Protams, šeit mēslu dienas grāmatā var rakstīt arī necenzētus vārdus, visu tā, kā tu vēlies izpaust. Saproti, jo to tu visu turi sevi. Kamēr tu no tā neatbrīvosies, nekāda pozitīvā domāšana, nekādas pašprogrammēšanas un pateicības dienas grāmatas tev nenostrādās. Tev ir vajadzīgs avots, kur tu regulāri atbrīvosies no sava negatīvisma. Iekārtot sev šo mēslu dienas grāmatu, lai gala rezultātā neizpaustu negācijas uz kādiem citiem objektiem, nebojāt ar kaut ko attiecības. Tev to ir jāsaprot. Tu gala rezultātā saņemsi ļoti daudz enerģijas un spēka pieplūdumu, un es nejokoju. Tāpēc, ja tu vēlies, ja tev šobrīd ir tāds depresīvs noskaņojums, tu vēlies uzzināt detalizētāk, konkrētāk, tad noteikti piesakies pie manis uz konsultāciju, izmantojot manā mājaslapā pieteikšanās formu. Un tad varēšu tev ieteikt vēl citas metodas, kā tu vari atbrīvoties no visa sava negatīvisma. Tiekamies!